Jā. Nu jā. Ne jau tāpat vienmēr satikāmies. Tā mūsu satikšanās bija patiešām tā kā no debesīm. Es to godīgi pateicu. To kafiju, bet alkoholu tu nedzer, ja? Slikts kas? Jā, vispēc nav diezko labs. Nu, ko? Tā kā jā, es tev vēl vienreiz gribu atgādināt to, kad paļaujieties uz to visu, kad visām tām nelaimēm, paļaujieties uz to Dievu, viņš tev apbalvo, nekad nenosoda. Es tev izstāstīšu vienu interesantu atgadījumu. Es te vienu dienu kurināju krāsni, un Dievam teicu, atstāj man kādu jaunu noslēpumu, un mani iezagās priekšā tāda doma, nevis iezagās, bet ienāca manā galvā tāda ne doma, bet atmiņa par pagātni. Mana bijusi draudzene, man bija kādreiz teikusi 1 mēnesi pirms mūsu izšķiršanās un manas deportācijas no Anglijas uz mājām. Viņa man pateica, ka tu tagad pakārtos. Es tagad pat nenoceltu nos un askars pat nenobirnātu. Man nebūtu pat žēl, ka es pakāros. 3 gadus vēlāk, viņa 2 vai 1 gadu vēlāk, viņa sastapās ar vīrieti Angliju, kas ir tajā pašā rajonā, kur es arī zinu. Es viņu zinu. Viņa sastapās ar viņu, un viņš pagājušo gadu pakārās. Es ļoti uzmanīgs, ko tu pa savu muti kādam runā. Tas ir ļauns noslēpums, ko Dievs man atklāja. Tik ļoti spēcīgi var būt vārdi, kas var mest nāvi vai dzīvību. Ar vārdiem tu vari dot dzīvību, un ar vārdiem tu vari dot nāvi. Jo Sātans, viņš eksistē, viņš ir. Viņš klausās, ja tu savu muti viņam esi devis brīvu vaļu rīkoties par to, ko tu teici, jo viņš tikai gaida to momentu, lai varētu rīkoties ar saviem vārdiem. Ja tu esi ļaunumu un nāvi runājis par savu muti, viņš automātiski paņem un to izmanto. Un dara to. Tātad es esmu kaut ko arī sliktu pateicis savā iepriekšējā. Abiem dzīviem novēlīt. Lielās nokās nomīt. Tāpēc, ka viņi daudziem slikti dara. Nu jā, labi, ok. Nu, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tas nenotiek, ko tu gribētu, lai notiek. Tev ir jāpiedod, tu viņiem esi piedevis. Tas ir tā. Tu viņiem esi piedevis, nu, tad tu viņiem esi piedevis to, ko viņi par tevi ir izdarījis. Tev ir jāpiedod, tu viņiem esi to piedevis. Oi. Tā, es ar piedodiem man atzīst. Un tev ir jāpiedod, jo Jēzus piedeva arī visiem. Ja kuram viņi piesaka krustā, viņš piedeva, viņš pateica tēvs, viņš katreiz darīs uz tevi tēvs, piedod viņu, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Tev tiesā patās, viņi nesaprot, ko viņi dara. Un es arī piedodu visiem, kas man slikti teikt, viņi nesaprot, ko viņi dara. Es arī piedodu pilnībā visiem, viņi nesaprot, ko viņi dara. Jo tēvs ir tas, kas par maniem atrieksies manā lietā. Es tev izlasīšu kaut ko no psalmiem, ļoti spēcīgs Dāvida lūksnis, ļoti spēcīgs Dāvida lūksnis Dievam, lai pasargā viņu no ienaidniekiem. Jo viņam bija ļoti daudz ienaidnieku, un viņam vajadzīgi bija aizsardzība. Es ceru, ka šajā grāmatā bija psalmi, jo bija jābūt. Jā, jaunajā darībā psalmas negrib likt iespējas, nesaprot, kāpēc. Un viņš tā iespējas pie vecās darības, vai? Nu jā, te tikai galvenās grāmatas ir. Vecajā jaunā derība tika izveidota pēc Jēzus Kristus nāves. Lai mums nevajadzētu vairāk griezt pušu kaut kādus sakrifaisus, mēs notīpa tos ziedojumus, tos jērus, jo tad, kad vēl nebija Jēzus atnācis, viņi to visu darīja pēc vecās derības likumiem, kad bija jāziedo kaut kādas labas lietas, kas tev ļoti patika. Kad Jēzus bija tas jērs, Dieva sūtīts jērs, viņš bija pats arī Dievs. Viņš arī bija pats Dievs, un viņš arī bija tas jērs, ko Dievs. Jo tad, kad saprot, ka tas ir ļoti grūti to tā apzināties. Viņš bija gan Dievs, gan bija cilvēks. Viņš bija 100% cilvēks un 100% Dievs. Lai mēs varētu caur saviem cilvēciskajiem grēkiem nonākt atpestīšanas posmā līdz tai pēdējai dienā, kad mums cels godā Dievs, mums bija vajadzīgs, lai viņš būtu cilvēks. Jo tikai cilvēks par cilvēku bērns ir spējīgs dot mums to pestīšanu. Un plus viņš vēl bija Dievs, lai varētu to tā kā pilnveidot. Un Dievs tēvs, kas bija debesīs, viņš viņam deva kā cilvēkam. Viņš gan bija tas, gan tas. Saproti, viņš bija gan tas, un cilvēks vēl.
Un svētais gars viņu augšām cēla. Svētais gars, viņa tā kā trīsvienība. Svētais gars ir tas, kas mums blakām ir tagad šajā momentā, kur mēs runājamies par Dievu. Šeit ir svētais gars. To tu vari neapšaubīt, lai tā. Viņš šeit ir. Viņš man dod to patiesību tev runāt, lai tu saprastu to. Lai es te tevi nāku un nesu to gaismu, lai tev nebūtu bloks, lai tu uzklausītu. Lai mums būtu savstarpēji kaut kāds kontakts. Svētais gars mājo mums visu. Neskatoties no to. Saproti, svētais gars, Dieva tēvs un Dieva dēls. Un viņš bija gan Dieva tēvs, viņš bija visi trīs. Un tajā pašā laikā viens. Es tev pilnībā neko negribu tagad, tas ir grūti, es tikai tagad sāku to apzināties. Iepriekš to nebija to tik labi apzināties, tagad es to sāku apzināties. Ko tas īstenībā sevi ietver, cik liela nopietnība tajā sevi ietver. Katra mūsu saruna man dod vairāk un vairāk pieredzi tajā, ko es pats runāju, un ticību tam, ko es runāju. Tā kā tas jau nav tā vienkārši. Man ir spēks, man visi teikuši, man tēvs teicis, mana māte teikuši, man ir kaut kas tāds, kas citiem nav. Es esmu spējīgs darīt tās lietas, ko citi nevarētu. Tā ticība man Dievam vienmēr ir bijusi spēcīga. Tad jau saka, Dieva dēla un svētā gara vārdā, jā. Āmen. Bija vakar draudzē, tur arī. Man Dievs tagad ir iedevis uzdevumu iemācīties aiziet, iemācīties pazemību, jo man ir ļoti liela problēma ar to lepnumu. Katram cilvēkam ir lepnums. Tev man visiem, mēs visi esam lepni. Un Sātans ir tik viltīgs, ka viņš tev mēģinās pateikt, ka tu neesi lepni. Tu neesi lepni, tev nevajag Dievu, tev nevajag Dievu. Jo viņš jau negrib, lai tu debesīs būtu, viņš grib, lai tu būtu ar viņu ejā. Es ļoti slavēju kungu to Dievu par to, ka viņš nāk pie tevi un runāja par to. Jo nekiem katram ir tā iespēja. Mēs pie kura katrs nevar aiziet un paslavēt to Dievu un parunāties par Dievu. Kāds negrib to pieņemt. Es esmu pateicīgs, ka tev kāds pie tevi nāk un to runā. Tāds cilvēks, kas vienkārši nav mācītājs, kas nav tāds, kas nāk un bāzās virsū. Es vēl pēc pirku ēst, es tev tā kā draugs, kā draugs, ka es varēju sevi atpazīt tevī ar savu pazemību un mīlestību pret tevi kā savu brāli. Nevis par kaut kādu, tā kā, nezinu ko. Jo man ir tā mīlestība, jo es gribu cilvēkiem dāvāt to mīlestību. Un man nebija iepriekš tāda tā kā apziņa, kāpēc, kādēļ es to daru, no kurienes viņa nāk. Un tagad es to sapratu, tas nāk no Dieva. Un tā ir tā dāvana man dota no viņa, lai es varētu mīlēt savus brāļus, tieši tāpat, kā viņš mīl mani. Un izrādīt to mīlestību caur Jēzu Kristu, kā mūsu pestītāju. Tas ir tas galvenais, jo Sātans grib atņemt tev to krustu. Vai tu netici Kristam, vai tu netici Jēzum kā Dievam, vai tu netici Dievam, vai tu neslavē viņu par savām neveiksmēm, vai tu nosodi citus, vai tu nosodi savus ienaidniekus, nevis paļaujies uz Dievu. Tev ir jāpaļaujas uz Dievu par to, ka viņš atriepsies tavā vietā viņiem. Un tas nav nekas slikti, ka viņam lūdzu atriebies manā vietā, jo tu esi visu varens kungs, ka tu apliecini savu muti, to, ka tu zini, cik daudz cilvēku ir ieslīkuši tādā neziņā un nesaprašanā par to, kad Dievs ir pie visu varas. Viņš ir tas kontrolē visu. Cilvēki domā, ka viņi paši visu to dara. Viņi nepasakās paldies par to, ka viņiem ir tā nodrošinātība, tā nauda, bērniem, viss ir. Viņi domā, ka viņi to ir pats sasnieguši, bet Dievs ir devis to svētību, viņi to aizmirst. Un agrāk vai vēlāk viņi nāk pie saprašanas, ka Dievs ir pie varas, jo Bībelē ir rakstīts, ka visi ceļi beigās liek pēc Jēzus Kristus priekšā. Pilnībā visi dēmoni, Sātans, cilvēki, visa veida radība, kas šīs pasaules ir, neskaitot zvērus, jo zvēri zina, ka Dievs eksistē. Tāpēc viņos ir tāds mīlums, un mēs mīlam zvēru, jo zvēri ir ar Dievu, viņi visu laiku jūt Dievu, viņi zina, ka Dievs eksistē. Tas ir mēs cilvēki ir tiekam mānīti un apmelot par to, ka Dievu nav, jo Sātans zina, kāds ir Sātanas lielākais mērķis iznīcināt Dieva bērnu. Jo viņš zina to, ka mēs esam viņa mīluļi. Tātad viņš ir gatavs par jebkuru cenu ņemt nos Dievam mūsu visus, lai mēs tikai ietu. Dievs zina to, ka ir cilvēki, kas mīl viņu, un ir cilvēki, kas negrib viņu mīlēt. Un to, kur negrib viņu mīlēt, jo viņš zina viņu sirdis, viņu pašos sīkākajās niansēs zina, ko mēs domājam, ko mēs gribam, kā mēs mēlojam, kāds mums lepnums izmērs, kāds mums ticības izmērs, kāds mums dāvanas tiek dots. Pirms mūsu ņemšanas Dievs teica, gatavojies mūsu dvēselē, gatavojies mūsu garam, gatavojies, to drīz būs jāiet kalpot man. Jo mūsu uzdevums uz šīs planētas ir pielūgt viņu, slavēt viņu un pateikties par visu, kas mums ir. Gan par slikto, gan par labo, jo sliktais mūs audzina un dod mums saprast, kāda ir mūsu mīlestība. Tas var būt labāk par to, kad ir cīņa pašam ar seviem. Tu jau esi viņa kalpotājs, tu jau kalpo viņam savu cīņu, to, ka tu apzinies, ka tev ir jāveido kaut kāda cīņa, lai tu varētu atteikties no kaut kādām
nedievišķām lietām, pasaulīgām lietām, ko Sātans ir uzmetis tev virsū, lai tu gribētu nodarboties ar seksu netiklā veidā, ka tev ir bērni un tu negribi viņiem pat. Visi veidi, kas ir nedabisks, kas ir ļauns, kas nav loģiski pieņemams, kas morālo standartu pārkārt pāri un izveido par kaut ko galīgi tādu, ko nevajag, tas viss nāk no Sātana. Viņš dievišķiet labestība, mīlestība, pacietība, lēnprātība, iecietība, žēlsirdība, tas viss nāk no Dieva, jo mēs esam veidot viņa attēlā. Tāds ir viņa attēls un tādējiem mēs esam mēs, bet Sātans arī patās, ir viņa, kas izdzina ārā. Tas viss ir kaut kāds viņa mērķis. Cilvēkiem visu laiku tiks melots par īstenību, kas mums ir jāsaprot. Sātans visu laiku mēs potēt iekšā tikai. Tas, ka tev nav televizors vai rādio, tu neklausies, ir bieži. Sātans var nākt pie tevim arī klusumā un tevi ietekmēt arī klusumā. Labi, es izlasīšu kaut ko tev no Korintiešu. Nē, rādio ir daudz. Nē, rādio vēl tā, zini kā, bet ir visi tās mēdīs, tie telefoni un vēl nezinu kas, un Sātans savu to potē jaunatnē. Jo Sātans zina, ka tā jaunatne... Vienkārši telefons. Jā. Viņā nav tas aizsver. Jaunītis bakstās. Bakstās tur, jā. Sasniedz, ar neticību, ar ļaunumu, ar visu kaut ko sasniedz. Es pats vakar draudzē redzu, kā mazi bērni telefonā, kad Dievs, kad svētais gars caur mūsu mācītāju lasa prediķis, viņi telefonā sēž tajā laikā, kad būtu jāklausās tieks, ko runā Dievs. Un tā ir nāca. Es viņu nenosodu, bet, kaut kādas cieņas par Dievu, labi, pats arī neesmu nekāds zelta graudījums, lai varētu tagad nosodīt, bet, es pamanīju to. Tas taču nav normāli, priekšā sēž, labi, ok. Es pats ieliku iekšā, Sātans jau negrib, lai es klausos, es pilnīgi tā kā atrāvos atpakaļ. Sātans ar manī ļoti, viņš grib, lai es nenācu pie cilvēkiem, lai nestāstu, viņš grib man katru dienu turēt tādā tā kā depresijā, lai būtu zaudētais un lai nenāktu un nepalīdzētu cilvēkiem. Tā stratēģija ir ievainot tos, kuri pret viņu izveido draudz. Es viņam izveidoju draudz. Es viņam esmu ļoti liels draudz Sātanam un viņa visai komandai, tai ļaunuma komandai. Viņš pat mēlo citiem cilvēkiem stāstot, ka viņš ir labiņiem. Viņš ir nācis pie cilvēkiem teikt to, ka Dievam bijusi skaudība pret manī, tāpēc viņš izdzina ārā. Kā var citā melot? Viņš ir, melo. Labi, sāksim, es palasīšu vēlreiz romiešiem. Ļoti spēcīga grāmata, vakar mācītājs runāja par Pāvilu, kas rakstīja romiešiem, korintiešiem, visām 7 baznīcām, kas bija tajā laikā. Pāvils bija ļoti svēts cilvēks, Pāvils bija apustulis visiem pagāniem, visiem cilvēkiem uz pasaules. Tie 12 mācekļi, kas bija kopā ar Jēzu, viņi bija tā kā vairāk mācekļi tieši jūdiem un ebrejiem. Bet Pāvils bija tieši tas apustulis, kas nesa taisnību visām citām tautām, jo viņš saprata un zināja, ka tas ir jādara Dieva vārdā arī citiem visiem pārējiem cilvēkiem. Protams, bet tur ir kaut kas arī, tur viņiem tik tās konflikts un atdalīšanās, ir tik daudz, un visiem ir tādi izskati, tādi. Viņi paši dzens sevi iekšā tajā neticībā. Mums ir atkal jāpasakās paldies Dieva žēlstības un mīlestības par to, ka mēs esam pagāni, kuriem ir jānāk klāt, mums būs vieglāk pie viņa nāk, nekā tiem, kuriem viņi ir viņa Dieva mīlumi, jūdi un ebreji. Viņi ir tā izredzētā tauta, bet viņi ir tik traki inficēti ar Sātana visādām iegribām un viņi strīdās par to, ka šitā nevajag darīt, to nevajag met virsū visu iespējamos ieročus, lai viņi nebūtu tā kā vienoti, lai viņi nebūtu vienoti un lai nenestu patiesību arī citām tautām. Jo tu paskat tieši tā, tur jau tā lieta sava. Viņi neiedomājās to, ka tas ir jādala. Viņi tur to pie sevīm. Bībele skaidri gaiši rakstīts, ka tas ir jānes visiem. Nevis vienai tautai, bet visām tautām. Un viņi tik tālu ieslīguši, viņi pat tik traki jau tajā, kad viņi pat viņi atdalās, viņi neuzskata, ka mēs esam viņu cienīgi. Mēs neesam cienīgi viņu dievu, viņa dieva. Dievs ir priekš visiem. Tas ir atkal Sātans, kas strādā uz viņiem. Un tas ir pats pretīgākais, kas var būt. Labi, es tev izlasīšu kaut ko. Pāvils Jēzus Kristus kalps aicināts apustulis, izredzēts Dieva evaņģēlijai, ko viņš jau iepriekš apsolījis svētajos rakstos, tas ir vecajā derībā, viņš bija pateicis to, ka Pāvils nāks un sludinās visām tautām. Caur praviešiem un caur praviešiem un caur svētajiem vecajiem rakstiem par savu dēlu, kas pēc miesas viņam cēlies no Dāvida cilts. Jēzus Kristus bija cēlies no Dāvida cilts. Dāvids ir ļoti godīgs, nevis godīgs, bet ļoti varens vīrs bija. Un tātad Jēzus bija no Dāvida cilts, no Dāvida asinīm. Mūsu kungs Jēzus Kristus, caur viņu mēs saņemam žēlastību un apustuļu sūtību pakļaut
visas tautas ticībai viņa vārda dēļ. Tātad visām tautām. Caur viņu mēs esam žēlstības iegūt, saņēmuši žēlstību. Un apustuļu sūtību, tātad es esmu arī apustuļi. Tāpat kā visi pārējie, kas sludina Dieva vārdu, viņi ir apustuļi, viņi ir Dieva kalpi, kas nes citiem cilvēkiem saprast to taisnību. Viņa vārda dēļ, tādī arī jūs esat Jēzus Kristus aicināti. Arī jūs esat aicināti kalpot Jēzus Kristum. Visiem. Visiem Dieva mīļotājiem, aicinātājiem, svētajiem Romā žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Vispirms es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek audzināta visā pasaulē, jo Dievs, kuram es savā garā viņa dēla evaņģēlijā kalpoju, ir mans liecinieks, ka es jūs bez mitēšanas pieminu savās lūgšanās, patstāvīgi lūgdams, lai man saskaņā ar Dieva prātu, tātad Dieva plānu, kādreiz kaut kad ieskirtos ceļš aiziet pie jums, jo Dievs viņu visu laiku gribēja turēt uz vienu ceļu, uz vienu vīziju, tad visām tautām ir jāsludina. Viņš gribēja iet pie cilvēkiem un arī nonākt. Agrāk vai vēlāk uz ceļā uz Romu, vakar stāstīja mācīties par to, kā Pāvils ceļoja uz Romu, tas ceļš bija tāds vienkārši ārprātīgs. Viņam bija trīs svētceļojumi, viņš gribēja 4. uz Spāniju, vai tas notika, to mēs īsti nezinām, bet mēs zinām, kurā gadā viņš ir miris. Kopā ar Pēteru vienā valstī un vienā pilsētā Romā. Viņš bija Romā. Dieva prātu kādreiz kaut kad pieskirtos ceļš aiziet pie jums, jo es ilgojos. Jūs redzēt, lai sniegtu jums kādu garīgu žēlstības dāvanu jūsu stiprināšanai. Tātad es tev arī tagad nesu un dodu un stiprinu tavu garu, žēlstības dāvanu. Es tevi ziedoju, lai tev stāstītu. Man bija kaut kas cits jāiedara, bet es tomēr izdarīju. Es pateicu, man jāatnāk pie Riharda Donkeļa vairākas reizes, jo man jānāk pie Riharda Donkeļa jānes kaut kādu stiprināšanas garīgā dāvanu, lai viņš nostiprinātos garā un paļautos uz Dievu, nevis uz sevi vai uz kādu citu cilvēku, bet lai paļaujās uz Dievu. Tieši tāpatās, mēs katrs esam savā veidā pārliecināti. Būs grūti, bet būs kārtībā, nesatraucies, ir jāpaļaujās uz Dievu. Tici man, vismaz, ja tu neusticies man, uzticies Dievam, netici man, bet tici Dievam, to, ko viņš ir rakstījis par svēto garu. Tas ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas paļaujās paši uz sevi un paļaujās uz citiem cilvēkiem, bet viņi nepaļaujās uz Dievu. Es jau nenāku izpatikt tev, es nāku izpatikt Dievam, un tajā pašā laikā es arī gribu ar to savu mīlestību kā cilvēks pret cilvēku, gribu tev dot to garīgo spēku, lai tu atrastu sevi iekšā pārliecību par to, ka tev ir jāpiedod saviem ienaidniekiem, kuri tev ir gribīgi, kuri tev ir gāzuši nelaimē, ka tu dzīvo tādos apstākļos, ka tev ir jāslavē viņu, ka tu viņus sāksi slavēt un ka tu viņiem dos savu svētību, tad arī Dievs pārliec pār tevi savu svētību tev, lai tu būtu spējīgs. Ja tev pats nepamanīs kāds apstākļus, tev būs tas, kas tev ir nepieciešams, ja tu iesi pa viņa plānu. Tas, ka tu esi vecs, tas pilnībā neko nenozīmē. Pilnībā neko nenozīmē. Tu esi tāpat sirdī jauns, tāpat tu esi spēcīgs, un viņš zina, kas tu esi, un tu zini, kas tu esi. Tev ir jāapzinās to, ka tu esi viņa dēls. Un tad, kad tu apzināsies, ka tu esi viņa dēls, un ka viņš grib tev dot visu savu svētību, tad arī notiks brīnums. Tad arī tev atradīsies visas pazaudētās lietas, tad tu atradīsi savu dzīves vietu. Tev neviens neizsēdās ārā. Tev jau tagad ir viņa svētība. Tev jau tagad ir jāpasakās paldies viņam. Bet, ja tu gribi kaut ko vēl vairāk, tad ir jāizrāda interesi un sekot viņa prātam. Tas arī reizē ar jums gūtu iepriecinājumu. Savstarpējā ticībā. Jūs un manējā. Bet es, brāļi, negribu atstāt jūs neziņā par to, ka es vairāk kārt, tāpat kā es vairāk kārt, biju apmeklēt, lai iegūtu kādu augļu starp jums, tāpat kā starp pārējām tautām. Tātad es jau arī nāku iegūt augļu, es arī nāku iegūt šeit kaut kādu pieredzi. Es gribu iegūt pieredzi savā ziņā tev sludinot, iegūt un saprast to un nāk tuvāk Dievam savu šo vietu, es pilnīgi jūtu svētā gara klātbūtni, es pilnīgi jūtu tāds aizdevies tajā. Tā deksmi tam Dievu ticībai vienkārši, viņš tagad ir ļoti priecīgs par to, ko es daru, jo es jau to nedaru tāpat vien. Bet es, brāļi, negribu atstāt jūs neziņā par to, ka es vairāk kārt biju apmienīts jūs apmeklēt, lai iegūtu kādu augļu starp jums, tāpat arī starp pārējām tautām. Bet līdz šim tiku aizkavēts. Grieķiem un barbariem, mācīgiem un nemācīgiem es esmu parādnieks. Tāpēc es esmu gatavs sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Viņš bija īstenībā Romas
Viņam bija status, Romas, nu, viņam bija, viņa vārds bija, kā Romas, kas mēs esam latviešu tautība, viņam bija tautība romietis, viņam bija tā, pat dažiem, tā bija Roma, tie bija romieši, viņi runāja latīņu valodā. Itāļi tagad kaut kas galīgi cits, tas ir kaut kas visu mainījies. Tas iznāk Vatikānu. Tur jau arī visi, tāpēc jau tā Vatikāna kontrolē visu to. Tur arī sātans dzīvo tie katoļi. Viņi arī saslimuši ir ar neticību un tumsoni. Sātans viņus ir pārņēmis. Vatikāns ir atsevišķa valsts, viņi jau pasludināja to valsts. Trakie viņiem ir. Tur arī ir sātans iepasmējies, un tur nekā taisnība nav, un tur ir pedofīli. Viņi visi ir pedofīli, tie mācītāji katoļi. Atvaino Dievs par to, kas viņus nosūta, bet tāda tā patiesība, kurš var noliekt. Patiesība ir patiesība. Katoļi nedrīkst precēt. Tas, lai būtu šķīstība, lai viņi būtu šķīstība. Precēties ar katoļi nedrīkst. Labi, tas ir tā. Bet tas jau nav dabiski. Protams, tur jau tā lietas nav dabiski. Tur nav visur, Bībelē teikts par to, ka ir jāprecās un jāveido kuplas ģimenes. Normāla ģimene, tieši tā. Bet ir jādara to dabīgā veidā un dabīgā ceļā, nevis kaut kādā netiklībā, miesas iekārē, bet iedraudzējoties caur Dievu, lai Dievs būtu savstarpējs saikne viņiem, ka viņi nākuši pie Dieva lūgties, un tad viņi iepatikušies viens otram, tāpēc, ka viņi ir draudzībā iepazinuši viens otru, nevis to, ka viņam miesas iekāra vienam pret otru bijis. Nevis tā. Jābūt caur Dievu tam visam. Dievs dod to svētību abiem diviem viņiem. Ir jāprasa arī Dievam, vai es gribu. Tā saikne ar to Dievu pats galvenais, ka tad, kad tu izveido saiknes par Dievu un to, tu pats redzēsi, kā tev dzīvē viss uzlabosies, sakārtotī, tu dabūsi uzreiz prieks kaut ko darīt, tev būs iedvesmi, tev būs priecīgs par to, ka tu esi viņa bērns, tev būs prieks par vispār, par katru mazāko nieciņu, tu būs priecīgs. Ko es gribēju tev teikt vēl, tu man izšāvi no sliedēm, pārtrauc, man gribēju tev kaut ko izstāstīt interesanti. Labi. Es esmu gatavs sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēliju, jo tas ir Dieva spēks katrā ticīgā pestīšanai, vispirms jūdā, tad arī Grieķī. Jo tādī atklājās Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts taisnībai dzīvo no ticības. Viņš dzīvo no ticības, viņš nedzīvo no tā, ko cilvēks viņam stāsta, vai no tā, ko viņam nepaļaujās sevi, paļaujās savu ticību Dievu. Viņš dzīvos no tā. Tas viņam arī dod visu to ēdienu, visu pārējo apgādību. Dievs apgādās. Dievs jau negrib, lai tu dzīvo pirmstā. Jo Dievs dusmās parādās no debesīm pār katru cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāc netaisnībā. Jo kas par Dievu zināms, tas viņiem pasludinās, jo Dievs viņiem to ir atklājis. Tu to zini, tev jau ir dots saprašana par to, ka Dievs eksistē. Tu kaut kas tevi dziļi iekšā vienmēr ir zinājis, kaut kas ir, kaut kas augstāks ir, kaut kas valda pār visu. Viņš to atklājas tev visiem tajā dienā, kad mēs stāsimies viņu tiesā priekšā pret viņu. Tu nevarēsi teikt ar aizrunām, kad es jau nezināju, ka tu esi. Viņš uzreiz automātiski to parādīs, to patiesību, un tu sapratīsi, bet tā, tur ir tas smagi, to ir jāapzinās. Jo tas, kas viņā neredzams, un viņā mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas, ir ar prātu saskatāma debesība. Zvēri, to zvērus jau mežā kāds taisīs, kas tu domā, ka viņi vienkārši tā paturģina no kaut kurienes, no evolūcijas, tas nereāli nav tā, tas ir Dievs radīts. Katra zātība, katra pustonība, katra interesi, katra lieta, ko tu redz, ko ir radījis Dievs. Un tas ir redzams. Gan debesīs zvaigznes, gan mēnesis, gan saule, kā to ir radījis. Nav vienkārši tāpat izveidojies. Loģiski padomājiet, pareizi. Loģiski padomājiet. Tas nevarēja vienkārši tāpat no kaut kurienes izrasties. Jo izveidojas Dievs. Cīnīties par to. Tu saproti, tas nav apmācības. Tu stāvēsi Dievu klātbūtnē. Bet tas jau uzreiz automātiski sapratīs. Jā. Jo viņš jau grib, lai mēs kā bērni šajā pasaulē darītu viņas varami.
lai mēs darītu slavenu viņu, jo viņš grib savu slavu, jo viņš ir radījis, kā mēs varam nepazemoties, viņš priekšā, ka mēs apzināmies, kādu burvību viņš ir izveidojis, kā mūsu lepnums, kā mūsu grēcīgā miesa no tā momenta, kad Ādams un Ieva nepakļāvās Dieva gribai, lai neēstu augi, Sātans viņiem samaloja. Tā līdz ar to mēs tāpēc apzināmies jaunas dievzimstos, mēs esam iemantojuši grēcīgu miesu. Grēcīgā miesa attur slavēt viņu katru dienu. Es negribu lasīt Bībeli, es negribu pazemoties viņa priekšā, es negribu viņu slavēt. Kas mums tāds vispār ir? Kāpēc man viņš vispār jāslavē? Sātans grib atņemt to no mums, viņš grib mums iepotēt iekšā to, ka mums nevajag slavēt viņu, ka mums nav vajadzīgi viņu slavēt. Sātans retīgs un mēlēties, viņš ir atvērts un ir kopā ar Jēzus vispārēji, ja tur ir cits izveidojis. Brūk virsū. Tas ir ļoti nopietni, es jau tāpat vienkārši to nedurstu. Tā. Jo tas, kas viņā neredzams un viņa mūžīgais spēks un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi viņa darbos, tāpēc viņi ir neattaisnojami. Tu nevari, tā kā strīdēties ar to. Tu nevarēsi. Mēs nevarēsim par to strīdēties. Mums pat mūsu nevērties varētu strīdēties. Jo tie pazinuši Dievu, negodināja viņu kā Dievu. Viņi nebija viņam pateicīgi, bet savās domās kļuva tukši. Un viņu neprātīgā sirds tikai atpinčojās. Izcīgajiem cilvēkiem, līdzīgiem tēliem, tie eģiptieši, galvām, stūri galvām, tur daudz dievīgi iet runa, tad viņi tikai, lai pielūdza un kalpoja brīvā radībā, augstu tiktu, apmainījās pret pretdabisko. Tātad sievietes sāka nodarboties ar pretdabiskām lietām, nodarboties ar iekāru un cilvēku, kas trākļā aizgāja. Viņš viņam atstāja, lai viņi vienkārši savā starpā nodarbojas ar orģijām, kā grieķi to darīja. Sengrieķiem bija tāds joks un ar orģijām nodarbojās. Vīrietis ar vīrieti, sievieti ar sievieti, brālis ar māsu. Tāpat arī vīrieši atstādām dabisko kopdzīvu ar sievietēm, iedegās kaislībās viens pret otru. Piekopdami neceklību vīrietis ar vīrieti un saņemdami nepelnītos sodu pār saviem maldiem paši pie sevis. Un tāpēc, ka viņi neuzskatīja Dieva atzīšanu par vajadzīgu, Dievu tiešām piekājās. Viņi taisnībām, ļaunprātībām, neceklībām, mankārībām, ļaunumiem, ļaunumu pārpildīti, viņi ir pilni